Rīgas dienas pievakarē dažādās Rīgas koncertu zālēs notika koncerti. Piemēram, te Mazajā ģildē notika pādas dīdīšana. Jā, to var saukt arī par bērnu krustabām. Kumu godu mēs turam, kumu dziesmas dziedājam. Kumu godu mēs turam, kumu dziesmas dziedājam. Kumu dziesmas dziedājam. Dzeltens bija kumu galds, kā vaskiemi novaskots. Dzeltens bija kumu galds, kā vaskiemi novaskots. Kā vaskiemi novaskots. Nav vaskiemi novaskots, vakar tās saulītē. Nav vaskiemi novaskots, vakar tās saulītē. Vakar tās saulītē. Dievs svētī un galstē. Dot mazam bērniņam kalnā kāpt, ne no kalna lejā. Dot mazam bērniņam vienmēr otram dot, ne no otra mīļi lūgt. Dot mazam bērniņam tēvu zemē. Būt. Kur ļautini jūs bijāt, tur šodien staigājāt, ejā, airadrī, kur šodien staigājāt. Bijām Māras baznīcā, pādei vārdu meklējām, ejā, airadrī, pādei vārdu meklējām. Tūlīt koncertzālē Ave Sola notiks koncerts pieminot Ābrēna zemi, kas vairs nav mūsu mājas. Visā pasaulē katra sev daudz maz cienoša valsts neatdod nekad nevienu pēdu no savas dzimtās zemes. Ābrēna arī ir Latvijas dzimtās zemes daļa. Un kā tu domā, mums viņu būtu jādod, ja tur ir tapušas, dzimušas daudzas paudzes gadsimtu gaitā. Galam galā tā ir Pietālava, nevis Pitālava spīdzinātava, kā tagad dažlaps to tulko. Tā ir zeme pie Tālavas, pie senās Tālavas, kur dzīvoja mūsu varonīgā, dižā latgaļu tauta. Jums rokās ir kāds sens ceļrādītājs. Jā, savā laikā es tur biju ekspedīcijā, tas vēl bija okupācijas laikā, un atradu šo ceļrādītāju Ābrēna. Burtiņš vēl citā rakstā rakstīts 13 kilometri. Toreiz mans kolēģis, dzejnieks Juris Kunnos, Brīvdabas muzejā, man pavadīja, aizgājām līdz šai Pietālavai un meklējām pēdas tiem ledgaļiem, tiem letiņiem, kas tur kādreiz ir dzīvojuši. Arī atradām ļaudis, par kuriem tur tagad mītošie teica, eta latiškai veģma, latviešu ragana. Jā, sameklējām arī šo raganu. Tā bija brīnišķīga māmalīte, kas bija atgriezusies no Sibirijas, lai nomirtu savā dzimtajā zemē. Un šovakar šis koncerts būs veltīts tiem ļaudīm, kas nenodod, nepārdod savu dzimto zemi, bet gaidīs līdz pat kapa malai, kad šī zeme un šīs tiesības uz savu zemi visā pilnībā tiks atgriezts atpakaļ.